Kājas savainojums. Un iemetiens ir izdarīts. Sergejs Fjodorovs uzvar iemetienā pret Marku Hartiganu. Pagājušreiz tāds pilns vairākums nesanāca, varbūt šoreiz. Sprokta maiņa un nepavārtots! Krišānis Redliks īstajā brīdī pieslēdzās uzbrukumam un precīzs metiens vārtu stūrī. Redzam šo uzbrukumu kombināciju. Ļoti saulaicīgi iespēlēja Sprukts, sagaidīja, kamēr pieslido Redliks un Galašvili bija maz cerību glābt savu komandu. Sibenīs ļoti ass metiens. Nespēja izsekot šīm pārvietošanās mūsu aizsargu manevram. Metalurga aizsardzības kvartets un Ripa vārtos. Laba piespēle un Ripa vārtos! Miķels Redliks! Beidzot pie viņa nonāca Ripa, turklāt vairākiem spēlētājiem tā noslīdēja no nulles slāpstīgas, bet beigās nonāca pie Miķeļa Redlika, kurš to ieraidīja vārtos. Nu, Galašvili jau bija bezspēcīgs šajā epizodē, un redzam arī Miķeļa Jākabu un Krišāņa tēvu Jāni Redliku tribīnēs. Nu, redzam, Dārziņš pacīnījās un Redliks. Miķels Redliks bija īstajā brīdī, īstajā vietā, raidot Ripu vārtos. Galašvili bija maz cerību glābt komandu, jo viņš jau atradās uz lapas, un Miķels arī ar Bulānovu viņš gribēja parunāt. Bulānovs gan negribēja ar Klimenko un Ripu vārtos. Šā kluba sastāvā šo sezonu un otru iegūtie vārti. Viens pats. Hartigans. Rovijs visu Galašvili, kur Ripa vārtos! Nu, vairāk rikošais un Ripa ļoti lēnām ieslīdēja vārtos, tieši tāpēc tik ļoti neapmierināts arī Galašvili. Pret Marku Hartiganu tika pārkāpti noteikumi un Marks Hartigans arī bija pēdējais, kurš pieskārās to Rīgas Dinamo pret Atjušovu kājām. Divreiz atsitās Ripa un ieslīdēja vārtos. Redzam, lēnām. Bet tas nav būtiski. Galvenais, ka Ripa šķērsoja vārtu līniju un rezultāts kļūst 3-1. 5, 4, 3, 1 un tā ir uzvara. Un Rīgas Dinamo. Un šeit laukumā lido nepiedarošs priekšmets, nu tā gan nevajadzētu darīt. Bet uzvara ir izcīnīta vietu play-off.